Visiem sveiki! Šodien gribēju padalīties ar savu stāstu par zinzīno produktiem, kā tas ir mainījis manu dzīvi un ko tas ir devis manai veselībai. Tieši pirms, jau sanāk 9 gadiem, tas bija 2010. gads, kad es saslimu. Saslimu vienkārši tajā laikā likās, tajā brīdī, kad tā ir vienkārši saaugstēšanās un bija klepas un bija temperatūra. Bet interesanti bija tas, kad cerot zāles pret temperatūru, nekas nemainījās. Mans organisms vispār nereaģēja. Es aizgāju pie ārsta. Ārsts paskatījās, teica, laikam plaušu karconis. Izrakstīja antibiotikas. Tā es nedēļu dzēru antibiotikas, bet nekas tā arī nemainījās. Aizgāju atkal pie ārsta. Izrakstīja vēl viens antibiotikas, jau nākamo nedēļu es dzēru divu veidu antibiotikas, bet bija tiešām ļoti interesanti, kad nebija nekādu uzlabojumu. Klepas tā kā pārgāja, bet tā temperatūra palika. Un bija interesanti, kad tā temperatūra pa dienu man nebija. Es jutos tā kā normāls cilvēks, bet vakarā, pēcpusdienā, kad bija pulkstens apmēram 4 pēcpusdienā, 5 vakarā, man sākās drudža temperatūra. Tā bija apmēram 37 un 2, 37 un 3, bet es viņu ļoti, ļoti smagi tā kā pārnesu. Es labi jutos, jo temperatūra bija 308. Tad es jutos tiešām ļoti labi. Un vēl joprojām tas, kad ja es dzeru kaut kādas tabletes vai sīrupus pret temperatūru, kad nekas nenotiek, ka mans organisms nereaģē ne uz antibiotikām, ne uz jebkādām citām zālēm. Un tad, kad pārgāja klepus, tad klepa man nomainīja tādas klejojošās sāpes. Un vienu dienu man varēja sāpēt ceigals, nākamajā dienā man varēja sāpēt elkonis, trešajā dienā potīte. Un visu laiku tam klāt visam arī temperatūra. Tā temperatūra, bija no pēcpusdienas sākās apmēram, un pārgāja viņam apmēram 5 no rīta. Tad no 6 rītā līdz 4 pēcpusdienā es parasti jūtos tā kā normāls cilvēks. Un tas ilga laikam, tas var teikt pat murgs, tas ilga pusgadu garumā viss kopā. Kad es staigāju pie ārstiem, kad man sūtīja no viena ārsta pie otrā ārsta, pie trešā ārsta, pie ceturtā, un neviens nevarēja pateikt, neviens nevarēja uzstādīt man diagnozi. Un tas man liekas ir vēl briesmīgāk nekā, ja te uzstāda diagnozi un tu zini, ko tev ārstēt, bet man nav diagnozes, man zāles nereaģē uz manu slimību, maniem simptomiem, un ārsts nezin, ko ārstēt un nezin, kā palīdzēt. Un tas bija jau tāds izmisums. Es atceros, man daktori iedeva nosūtījumu tā kā uz Stradiņa slimnīcu, jo man bija slikts arī tā kā urīna analīzes, man bija slikts asins analīzes. Man asins analīzes vienu dienu varēja parādīt, kad man praktiski gandrīz nav sarkano asins ķermenīšu, kur pati gulda laboratorija, paskatoties tam rezultātiem, sūtīja atkārtot pārbaudīt rezultātus, kur, kad viņi izrādījās tiešām bija tādi, kādi bija. Un, man iedeva nosūtījumu Stradiņa slimnīcu. Vēl kā šodien ļoti spilgti atceros, mēs ar māmu aizbraucām, un mums tur strādā arī paziņa, un teica, viss kārtībā, gaidiet ārstu, tūlīt atnāks, un tā kā, iekārtos tā kā palātā, un tad jau, skatīsies, ko tālāk darīt. Atnāca ārsts, paņēma to man nosūtījumu un pateica, atvainojiet, bet mēs jūs nevaram uzņemt. Es saku, kā tas ir, man rekur nosūtījums. Uz ko man ārsts atbildēja, jūs taču uz nestuvēm neienesa reizi. Ir cilvēkam vairāk vajag šeit palīdzību kā jums. Un tajā mirklī man vienkārši likās, kad es sabrukšu, jo es sāku raudāt, un es tam ārstam teicu, es saku, kā tas ir, jūs taču devāt to zvērstu, to ārstu, ka jūs palīdzēsiet cilvēkiem. Es saku, jūs mani mēnesi no mēneša viens ārsts pie otra, pie trešā, pie ceturtā, bet ko man darīt? Ko man darīt? Bet paldies manai ģimenes ārstei, kas teica, Dācis, nepadodies. Mēs iesim tālāk un kaut ko izdomāsim. Un tad viņi iedeva man nosūtījumu uz infektoloģijas centru, kur nākamajā dienā es aizbraucu uz turieni, mani pieņēma, viss kārtībā. Un pagāja viena diena, man tur laida visādi sistēmas, ņēma analīzes, un nākamajā dienā mani ārsti izsauca savu kabinetu un prasa, Dācis, kā tu jūties?
Un kamēr es savā galvā domāju, kā tad es jūtos, jo man uz to mirkli salīdzinot ar visu iepriekšējo laiku likās, ka es jūtos patiesībā ļoti labi. Un ārsts nesagaidījis manu atbildēja pati. Un teica, nu jā, kā gan cilvēks ar tādu diagnozi var labi justies. Uz viņu tā skatos, un saku, ar kādu diagnozi. Es neatceros, kā tas viss medicīniski tur tas nosaukums pareizi skan, bet mana diagnoze bija asins audzējs. Kā šodien atceros to mirkli, kad es gāju no ārsta kabineta līdz palātai, kad es īsti viss likās tā kā miglā, kad es pat īsti nesapratu līdz galam, ko tas vispārībā nozīmē. Un interesanti vēl bija tas, kad ārsts pateica man diagnozi un tikai tad paprasīja paņemt atļauju no kaulu smadzenēm paraugu, lai varētu tiešām apstiprināt to diagnozi vai noliegt. Un tās atbildes bija jāgaida 2 nedēļas. Un 2 nedēļas es dzīvoju ar to domu, ar to briesmīgo slimību. Tās pirmās 3 dienas bija tā, kad es negribēju nevienu redzēt, es negribēju nevienu runāt. Vienīgais, par ko es domāju, par to, kad es neredzēšu, kā izaug mans tēls, jo viņam tajā laikā viņam bija 6-7 gadi. Tas bija vienīgais, par ko es tajā mirklī domāju, bet tad kaut kā es savā galvā pieņēmu, kad, ok, mums katram ir savs liktenis un katram ir atvēlēts laiks tik, cik viņš ir. Un to laiku, kas man ir atvēlēts, es gribu baudīt, priecāties kopā ar savu ģimeni, kopā ar savu dēlu. Pagāja tās 2 nedēļas, atnāca atbildes un paldies Dievam, kad rezultāts bija negatīvs. Un jā, bet arī, ar to visu ārstēšanu man bija palicies kaut kā labāk, un man izrakstīja no slimnīcas, un jā, man vēl bija mēnesis slimības lapa, pēc tam es gāju pie ārsta uz pārbaudi, tā kā, es esmu gatava iet uz darbu, iet darbā. Un es eju no ārsta vizītes uz mājām, un es jūtu, ka man sākas viss atkal no gala. Ka atkal man sākas drudzes, atkal man sāp locītavas, un tās locītavas sāp tā, kad, ja man sāpēja kājas locītava, es nevarēju izkāpt no gultas, aiziet uz toaleti. Es vienkārši izkāpu no gultas un saļimu pie gultas. Ja man sāpēja dēlnas locītava, es nevarēju pati noģērbties, es nevarēju tik vien kā pat sēgu pati sev uzsakt virsū. Un atkal sākās bumerangs pie ārstiem. Aizgāju pie, kaut kas bija ar artrītu, to moderno kaut kādu, jāiet uz turienes pārbaudu, Aizēju uz turieni uz pārbaudu, kur ārsts pirmais aizpilda manu kartiņu un saka, varbūt nomainiet telefonu numuru sākumā, jo manā telefona numurā ir 3 sešnieki pēc kārtas. Pārbaudīja, paskatījās, diagnoze neapstiprinājās. Gāja tālāk pie ģimenes ārstes, kur seko nākamā diagnoze. Ar tekstu, kad negribu jau biedēt, bet, labi, sākumā uztaisīsim, aizsūtīsim tev pie neirologa, un tad jau redzēs, apstiprinās vai neapstiprinās. Pagaidām neko neteikšu. Es saku, ja jau iesākāt teikt, tad jau sakiet līdz galam. Viņa tā vēl, nē, tiešām. Es saku, kā jūs tagad iesākāt kaut ko teikt, un ar kādām domām tad man tagad iet uz mājām? Viņa saka, man ir aizdoms, ka tev ir izkaisītā skleroze, vai tās klejojošās sāpes, viss par to liecina. Es, protams, nezinu, kas ir izkaisītā skleroze, un es doktorei jautāju, kas ir izkaisītā skleroze. Uz ko viņa man atbild, manā gadījumā ir tādas 3 pacientas, bet neviena no viņām vēl nav uz invalīdu ratiņiem. Tas bija tā kā nākamais trieciens man, kāda man varētu būt diagnoze. Es aizgāju atkal pie neirologa, neirologs paskatījās, pateica, nē, tā nav izkaisītā skleroze, paldies. Dievam es atkal pateicos par to, ka tā smagā diagnoze nav manējā, bet temperatūra jau nekur nepazuda, un tās sāpes nekur nepazuda. Bija beigās jau tā, kad ejot gulēt, tad, kad pusgadu no vietas tu esi nomocījies ar šādiem simptomiem, ka tev neviens ārsts nav palīdzējis, ka tev zāles neiedarbojās un nekas nepalīdz, tad vienkārši jau ar katru dienu tas paliek smagāk, tad es atceros, kad bija laiks, kad vakaros, kad es gāju gulēt,
Es vienmēr pirms tam iegāju dēla istabā un ilgi sēdēju viņam blakus. Un var pat tā teikt, ka es principā no viņa atvadījos. Man bija tāda sajūta, ka es kādu rītu vienkārši vairāk varu nepamosties. Tad es iepazinos ar Kasparu. Kaspars man visu laiku teica, dzer eļļu, dzer zinzīno, balansē eļļu, dzer. Un es pie sevis tā domāju, un es domāju, ka noteikti daudzi no jums tā ir domājuši, un noteikti vēl joprojām domā, ka kāda eļļa, mīļais cilvēki, kāda eļļa. Es esmu izgājusi 100 ārstu. Es esmu izgājusi 100 procedūru. Man ir uzstādīts nereālās diagnozes. Man vispār zāles nereaģē, un tu man ar savu eļļu. Bet Kaspars bija neatlaidīgs. Viņš teica, dzer, lūdzu, eļļu. Un es domāju, labi, es dzeršu eļļu. Bet es eļļu dzeršu ne jau tāpēc, ka man to vajag un ka man tas palīdzēs. Ne jau ar tādu domu, bet ar tādu domu, ka lai Kaspars no manis atšujās. Dzeršu viņam pa prieku to eļļu. Un tagad tikai netīšām aizdomājoties. Nu jau bišķiņ vairāk kā pirms pusgada es piefiksēju to, kad man nav vairāk bijuši tās slimības lēkmes. Man bija tā, kad man pēc tā pusgada, kad man kaut ko apārstēja, nezinu ko, kad man mēnesī apmēram 1 nedēļa man uznāca tās lēkmes ar temperatūru, ar tām klējošām sāpēm, vēl joprojām nedēļu es biju pilnīgi atslēgta tā kā no ārpasaules, un tas reizi mēnesī man tās lēkmes uznāca. Un tagad pirms vairāk kā pusgada es piefiksēju, ka man nav to lēkmi bijis. Paldies Kasparam, paldies par viņa neatlaidību, paldies. Tā zinzīno eļļa, tas ir zinzīno eļļas stāsts manā slimības vēsturē. Tieši varu pateikt arī par Kristiānu, par savu dēlu, kad septembrī es aizgāju pie ģimenes ārsta. Paprasīt, Kristiānam vajadzēja zīmi uz Jaunsargiem, viņš gribēja iet. Ārstam saka, iedodiet, izrakstiet Kristiānam zīmi, uz ko viņš saka, nē, dāc, es nevaru to izdarīt. Es saku, kāpēc, nē, kur ir problēma? Viņš saka, es Kristiānu neesmu vairāk kā gadu redzējusi. Tad vienkārši viņam ir vajadzīgi diftrijas poti un vienkārši, lai atrādās, ka viņš ir sveiks un vesels. Tāds lūk ir mūsu zinzīno produktu stāsts manai ģimenei. Varbūt kādam noderēs šis stāsts, varbūt kādu iedvesmos, varbūt kādam palīdzēs. Zinzīnā noteikti man nav biznesa naudas pelnīšanai. Esmu laikam viens no tiem nedaudzajiem cilvēkiem, kuru nav motivators, nav nauda, bet es ļoti priecājos un priecāšos par to, ja šis produkts palīdzēs maniem mīļajiem, maniem tuvajiem, mammai, tētim, brālim, draugiem. Ja tas var palīdzēt cilvēkiem būt laimīgākiem, būt veselākiem, tad man tas ir lielākais prieks. Paldies jums liels par uzmanību. Tiekamies citreiz.